Good morning, Starshine. We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. The Earth says hello. Iekāp pasaulē ar tīru iztēli. 3 adaptācijas. 1 mūžīgs stāsts. Roalda Dāla, Čārlīs un šokolādes fabrika. Kā noslēguma radošo darbu Rīgas Traģiņu universitātē veikšu vairāku videolekciju sēriju par 3 Vilija Vonkas ekranizācijām. Iedziļinoties narratīvajā formā, stilistiskos elementos un to salīdzināšanā ar oriģinālo grāmatu. Apskatīsim sekojošos aspektus. Salīdzinot šīs abas filmas, redzamas atšķirīgas stāstu pieejas. Jaunākā filmas adaptācija Vonka ievieš vairākas sižetlīnijas un atmiņu epizodes. Savukārt 2005. gada versijā Čārlija piedzīvojums ir apvienots ar Vilija Vonkas noslēpumaino pagātni. Turpretī 1971. gada klasika koncentrējas uz chronoloģisku lineāru stāstījumu par Čārliju. Sakarā ar dekorācijām pirmajās 2 filmu adaptācijās var apskatīt šokolādes upi, ko ietekmē sekojošā laika posma rekvizītu attīstība. 1971. gada versijā tā izskatījās pēc netīra brūna ūdens. Bet 2005. gada versijā tiešām atspoguļoja šokolādi un tās tekstūru, kas redzams arī jaunākajā ekranizācijā. 1971. gada versijā fraka bija violetā krāsā, pārējām drēbēm tika mainīga krāsa, kas atspoguļoja šī Vilija Vonka maigumu, bet arī reizē jocīgumu. 2005. gada filma Vonku attēloja tumšākās krāsas drēbēs, parādot prestižumu un turīgumu, kas saskanēja ar šīs versijas krāsu paleti un tēla savdabīgumu. Kostīms sastāvēja no bordo frakas, melnas cepures un biksēm, zilganīgi palēktiem cimdiem un spieķa. 2003. gada versija vairāk balstās uz pirmo filmu. No Džīna Veldera jocīgā šarma, uz Džonija Depa ekscentrisko mistēriju un Timotija Šalamē jauno pienesumu klasikai. Izpēti radošo, savdabīgo un neparasto jau drīzumā kinoteātros tālu no jums.